kārtības jautājumiem, ja? Tātad sākam ar Aglonas novada domas izpildirektoras Plūdas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. Lūdzu, izpildirektori. Atskaiti nonājuši nodrukāti visiem deputātiem. Tātad sāksim ar 29. decembra sēdes protokolu no 27. Par saistošajiem noteikumiem ēku numuru zīmju ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtību Aglonas novadā. Noteikumi tika saskaņoti ar varam un ir saņemts apstiprinājums bez aizrādījumiem, līdz ar to noteikumi ir publicēti gan mājaslapā, gan novada vēstīs. 10. punkts par sporta centru memāriju pabeigta reorganizācija, skolu tika slēgta no izglītības iestādēm. Tika veikta saskaņošana ar izglītības un zinātnes ministriju un veikta struktūra vienības pārreģistrēšana ceļņiem dienestā. Par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas nolikumu. Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas kārtības saskaņā pieņemtajiem ministru kabineta noteikumiem pašlaik tiek izstrādāta un tiks skatīta kārtējā finanšu komitejas sēdē. Par Aglonas novada pašvaldības īpašuma esošās kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu ir sagatavoti līguma un izsoles process pabeigts vieglajai automašīnai VAZ 212132. Tad saskaņā pieņemtajiem lēmumiem par vieglu automašīnu esošās kustamās mantas atsevināšanu ir noteikumi publicēti Laikrakstā Ezerzeme un Laikrakstā vietējā un Aglonas novada pašvaldības interneta mājaslapā. Izsole ir noteikti. Par Aglonas novada bērnu tiesas adreses maiņu ir organizēta bērnu tiesas pārcelšana uz jaunu juridisku adresi, kā arī tika veikta struktūra vienības pārreģistrēšana valsts ieņēmuma dienestā un arī, protams, publicēta informācija par Sija Preļu slimnīca lūguma izskatīšanu. Arī šeit ir nosūtīti pieņemtā lēmuma izraksti, un kā uz to brīdi jau ir notikusi Sija Preļu slimnīcas kapitāla daļu izsolē. Tātad par Aglonas novada domas 25. septembra sēdes protokols 20. Joprojām ir atklāts jautājums par Aglonas novada pašvaldības ētikas komisijas apstiprināšanu, tā kā jau es arī ziņoju. 11. novembrī tika publicēts uzaicinājums izvirzīt kandidātus ētikas komisijas locekļu amatam, taču šobrīd joprojām neviens kandidāts nav izvirzīts. Tāpēc arī komisija nav izveidota, un mēs joprojām aicinām deputātus iesniegt savus priekšlikumus par komisijas izveidošanu. Tātad šīs sēdes 9. paragrāfs bija par apdzelžošanas stacijas tirgus izpēti būvniecību Jaunciemā. Tātad šī ēka ir izbūvēta, darbs tagad turpināsies pie uzstādīšanas, tikko būs piemēroti laika apstākļi. Tad par 8. oktobra sēdes protokols numur 21 par projektu konkursu tautas tērpu iegāde Aglonas baznīcas kora skolas 5.9. klašu skolēnu korim. Kā jau iepriekš minēju, lēmums bija pieņemts, tagad jau ir apstiprināts projekts Lauku atbalsta dienestā, ir sagatavots un noslēgts līgums par tērpu izgatavošanu. Tad līdz Dziesmu svētkiem drošiem tērpu būs gatavi. Ja? Aglonas novada domas sēde 27. augusta protokols numur 17 par multifunkcionālās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrāde autoru uzraudzībai. Ir izstrādāta tehniskā dokumentācija un projektēšanas uzdevums un ir aizsūtīts nolikums saskaņošanai iepirkuma uzraudzības birojā. Par iepirkumu Aloīza Bruka Kalna Jaudzumu ielu apgaismojumu tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoru uzraudzību. Arī ir izsludināts iepirkums.
piedāvājumu iesniegšanas termiņš būs 3. februāris, un februārī tas pieņemts lēmums. Par dalību valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā konkursā par projektu pirmskolas izglītības iestādes sporta zāles izbūves. Šis projekts, diemžēl, netika atbalstīts, taču viņš ir iekļauts papildus sarakstā, ja, teiksim, kāds no atbalstītajiem projektiem nespējas piedalīties, tad noteikti mūsu projektu varbūt izvēlēsies šā konkursa kārtībā. Taču ar šo tehnisko projektu varēs turpmāk piedalīties Eiropas Savienības projektos 15. 16. gadu plānošanas periodā. Un tad vēl par 26. novembra sēdes protokols numur 25 par dzīvojamās ēkas tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoru uzraudzību. Arī šobrīd jau ir pilnībā izstrādāta tehniskā specifikācija, sagatavots nolikums, un arī pēc saskaņošanas ar iepirkuma uzraudzības biroju tiks uzsūtīts iepirkums, tā kā ir pieņemts lēmumā. Tā man. Lūdzu, deputāti jautājumu. Es vēl gribēju papildināt par pieprasīto informāciju par Sija Cirīšu Hes ūdenskrātuves privatizācijas saņemto līdzekļu izlietojumu informācija bija nosūtīta. Ja? Par ko? Jūs pieprasījāt, jums tika nosūtīts uz e-pastu, ja? Es prasu iekļaut to jūsu atskaitē. Tas tāds maziņš knifiņš nevis man izsūtīja. Un tas arī ir ierakstīts protokolā. Labi, bet jūs saņēmāt? Neskatījos. Es gribēju dzirdēt šeit to, ko es prasīju. Nozīmē. Jā. Tātad Īsti. Sija Cirīšu Hes privatizācijā saņemto līdzekļu izlietojumu. Ja? Tātad bija saņemts 36,475 Latvijas eiro 51,899,25 un izlietot saskaņā ar 12. un 13. gadā apstiprinātajiem budžetiem, ēkas iegādēja Daugavpils ielā 7 Aglonā, tad ēkas remontam Daugavpils ielā 1 Aglonā, kopētāja iegādēja, kas novietots Daugavpils ielā 1 Aglonā, Tonera iegādēja arī Daugavpils ielā 1 Aglonai, mēbeļu un inventāra iegādēja Daugavpils ielā 1 Aglonā. Kopā izlietotas 33,916,78 lati, jeb 48,259,23 eiro. Un no tā 33,553 eiro izlietots no speciālā budžeta privatizācijas līdzekļiem. Tā ir skaitā 19,312. gadā, 14,253. 13. gadā. Neizlietotais atlikums ir 4,158 eiro, ieplānots 2014. gada. Budžetā telpu remontam Daugavpils ielā 1. Un uz 6. martu 2014. gadā netika izlietot. Tā kā joprojām šis atlikums ir palicis. Man bija vienkāršāks jautājums. Izlietojums atbilst likumam par privatizācijas likums, kur konkrēti ir noteikts, kādiem mērķiem var izmantot šo naudu. Vai tas atbilst tam vai nē? Nu, es jums šobrīd uz šo Nu, jautājumu. tieši šis jautājums bija. Nevis kas, kur, kā. Prasījāt, kur izmantota tā nauda, es arī atceros. Paklausāties ierakstu. Es nolasīju jums likumu konkrēti, vai tas ir atbilst tā izlietošanas šim likumam. Nu, varam mēs saukt, vai tagad sēdi. Nu, nevajag priekškam Lielcepuri saukt, ja? Pričam šeit lielcepuri? Nu, viņi ir grāmati. Mēs balsojam, mēs izlietojam. Tā, labi. To izpildirektors varēja jau... Labi, uzdosim viņai to noskaidrot. Labi, to jums noskaidros un paziņos. Vēl kādi ir jautājumi?
Par 9. paragrāfu. Kas tā ir par atkal saskaņošanu ar iepirkumu birojā? Ko saskaņojamies iepirkumu birojā? Šeit par tehniskās dokumentācijas izstrādi, tad ir nolikums izstrādāt pēc, un ko mēs saskaņojam iepirkumu birojā? Es varu uzaicināt iepirkumu speciālistu. Tas jau no pirmo reizi, ka mēs kaut kādu saskaņošanu veicam šo iepirkumu biroju. Pastāvot uz to, ka tagad atrisināt to jautājumu vai pēc tam? Tagad. Vienkārši uzprasīt, ko mēs saskaņojam, jo es esmu diezgan tūši šī problēma. Es nevaru atcerēties, kāds pants paredz kaut kādu saskaņu. Parasti tā procedūra ir mazliet savādāk. Vienā teikumā, ko mēs saskaņojam iepirkumu biroju par tehniskās dokumentācijas izstrādi padomus? Tehnisko dokumentāciju nesaskaņoja iepirkumu birojā. Ko mēs iepirkumu birojā Iepirkumu birojā saskaņo pašu visu to iepirkumu dokumentāciju. Tehniskā dokumentācija ir iepirkumu dokumentācijas viena sastāvdaļa, kas tiek saskaņot pie mūsu vietas ar atbildīgām personām. Teikums sagatavots nolikums un izstrādāt tehniskā specifikācija. Pēc saskaņošanas bet tiks izsludināts iepirkums. Es nesaprotu, ko mēs skaņojam iepirkumu birojā. Un paši patīk, ko mēs gaidām. Vai nu parasti izsludināt iepirkumu, un tad jau mēs redzam, vai Par kuru iepirkumu tev tā ir runāja? Uz doto brīdi tiek kārtotas tehniskās specifikācijas saskaņotas. Un uzraudzības birojā tiks saskaņot viss tas pats iepirkums un apstiprināts un izsludināts. Mēs saskaņojam iepirkumu biroju vai iesniedzam, un tad saņemam atbildi, vai viņš tiks izsludināts vai netiks. Saskaņošana ir kā, mēs aizsūtam dokumentāciju, viņi paskatās visu pareizi, un tad atbildi, jā, jūs varat sludināt. Ko mēs saskaņojam? Nesaskaņojam to. Mēs nesakojam. Ja tas ir tas, ko prasīt. Tā, nu labi, tur ir neprecīzi vārds ir lietots, vai kas? Tur Pēc šī dokumentācija es redzu, ka procedūra netiek veikta tādā veidā, kā tas prasa, kā prasa likums. Tā, labi, tātad izpildu direktorei ir uzdevums kopā ar iepirkuma komisiju un juristu noskaidrot, un jums tiks paskaidros. Man to nevajag skaidrot. Viss, paldies par jūsu priekšlikumu. Manis pēc kā gribas. Jūs pabeidzāt, jā? Jā, tieši. Viss, paldies. Tātad vēl ir kādi jautājumi? Lūdzu. Jā, Jautājums praktiskais ir par reikalīgais darbu skaidrojums. Viņš nav priekšā. Kāpēc nav? Es prasu rakstisku, jūs vēl nedzirdat. Nu labi, es sapratu, Igors kaut ko pajautājat, jūs pēc mēneša atkal par to pašu runājat, ja? Sociāla komiteja bija lūgums, ja finanšu komiteja bija, jūs skaidrot rakstiski, es atbildēju rakstiski, ir šodien? Atbildes nav, ja? Man ir jautājums, finanšu komiteja 21. datumu, es pajautāju uzņēmuma līgumu, jūs apgalvojat, ka es jau sen saņēmu. Jūs pārliecinājāt, pagaidiet, jūs pārliecināti bija, ja, ka es saņemu, jūs pārbaudījat? Es sūtīju jums uz e-pastu. Uz e-pastu, jā? Tad kāpēc jūs man šodien sagatavojat atbildi, jā? Un varēja pierakstīt, ka jūs saņemat tādu datumu. Nu, kā es kā deputāts varu strādāt, ja es atnācot pirms sēdes, man dot kancelējas vadītāji vai darbinieks jau to, ko es prasu. Jūs pieprasīt tos dokumentus, jo Bet jūs teicat, ka es jau sen saņemu. Bet aktu jums nebija, jūs taču Jā, aktus arī skaidrs, prasījāt. labi. Tā, nu noskaidrojāt visu. Jā, man ierosinājums tāds, ka sakarā ar to, ka daudzi lēmumi nav Aglunas novada doma izpildīti, jā, lūdzu priekšsēdētāji izvērtēt izpildu direktora atbilstību ieņemam amatam, jo daudzi lēmumi pieņemti augusta mēnesi, tikai Igora kungs šodien pajautāja, vai tas izsludināts vai nav izsludināts. Mūsu lēmums ir pieņemts. Jūs katru mēnesi atskaitāties, ka viss notiek, bet reāli mēs konstatējam paši jūs parakstīt, ka nav izdarīts. Tā.
Lūdzu, priekšsēdētājiem pēc mūsu nolīkuma un likuma par pašvaldībām ir pienākums izvērtēt izpildu direktoru, ja kurš atbildīgs par lēmumu izpildi, vai viņš atbilst ieņemumam amatam, vai lēmumi ir ļaunprātīgi neizpildīti, vai nolaidība, vai kāda, to jūs paši lēmat. Ja? Man lūgums tikai precīzi, kuri lēmumi nav izpildīti. Es atkārtošu vēlreiz, ja jums kā priekšsēdētāja ir tiesības pārbaudīt visu, ko pašlaik priekšsēdētāji un deputātiem iesniegts. Izpildu direktori apgalvo, ka viss notiek. Lūdzu, mums ir konkrēti lēmumi. Paņemiet protokolus, palasiet, izvērtiet. Jūs gribat jūsu vietu, es sarakstīšu skaidrojumu? Jā, jūs uzrakstīsiet rakstiski, lūdzu pieprasījumu, lai es kādi lēmumi Mans lēmuma precīzi projekts nav. iepriekšējais bija rakstiskais, jā, un jūs visu ignorējat. Jūs kā priekšsēdētāja pēc likuma, dzirdot visu, kas notiek šeit, un ka lēmumi daudzi nav izpildīti, ja jums jārīkojas. Ja, nevajag gaidīt kaut kādu deputātu lūgumu. Jūs pabeidzāt? Es pabeidzu, jā. Es vēlreiz atkārtoju, visi deputāti dzird, lūdzu iesniedziet man precīzi uzrakstītu, kur ir lēmumi nav izpildīti, un lūdzu, tad arī šo jautājumu skatīsim. Tā, vēl kādi? Man jautājums deputātiem, ja kādam ir neskaidrība, kāda lēmumi nav izpildīti, par kuriem neskat deputāti nobalsojam. Kāpēc man, kā vienam durakam, vajag rakstīt, nepārtraukti rakstīt, un jūs visu ignorējat, ja? Pagaidiet, atvainojiet, nesauciet sevi tā. Es jums mutiski varu pateikt, ja mums ir pieņemts lēmums, ka līdz 1. decembrim jābūt ētikas komisija. Lēmums ir pieņemts, viņš nav izpildīts. Ko jūs darāt tālāk, ja? Vai likvidējam to lēmumu, anulējam, precizējam, kur ir izsludināts pagarinājums? Kāda Aglona LV, kur ir rakstīts, ka uz ētikas komisiju var atkal pieteikties, jo mēs nesagrabinājam daudzumu cilvēku un tā. Kur ir rakstīts tas? Vispār neviens nav pieteicis. Pagaidiet, mēs konstatējam, ka komisija nav izveidota. Jūs tālāk rīcība, jūsu kāda. Lēmums ir līdz 1. decembrim. Es balsoju kategoriski pret. Jūs bijat visi pār 1. decembri. Ja? Man jautājums, man vēl rakstīt jums deputātiem izvērtēt savu darbību? Tā, lūdzu, deputāti, ir vēl kādi jautājumi? Informācijas Aglona LV nav. Vairāk nav. Vairāk nav. Tā, nu varbūt precīzi jautājums atbildi jau. Es negribu runāt. Jā, paldies. Jūs kā priekšsēdētāji nevar man lūgums vietniekam saskaņā ar līkumu. Ja izpildu direktori nepilda pienākumus vai lēmumus neizpilda, ierosināt var izvērtēšanu priekšsēdētājs vai vietnieks. Man lūgums vietniekam to izdarīt. Tā. Paldies par uzmanību. Jā. Vēl kādam ir kas sakāms? Viss, ja? Pieņem zināšanai pogas atskaiti, ja? Tātad analīze ir dota, lēmumu projekti visi tika analizēti, ja par ētikas komiteju runājot, tātad viņa arī pateica, arī likumā ir pateikts, ja kāds no lēmumu projektiem netiek pildīts un kāda apstākļu dēļ, viņa arī paskaidroja, ka viņš nav pildīts. Ja viņa to nebūtu noslēpts, tad es saprotu. Tātad vienkārši risināt vajag šo jautājumu tālāk. Risināt to. Precizēšu, ja lēmumu projekts, par lēmumu projektu mēs nerunājam. Mēs runājam par pieņemtu lēmumu. Un nevienam šeit darbiniekam, ne deputātam nav tiesību interpretēt pieņemtu lēmumu tā, kā viņam patīk. Ja? Ir pieņemts lēmums, un es kā deputāts konsekventi saskaņā ar likumu par deputātiem 7. vai 9. panta, neatceros no galas, ja? Kontrolē, vai Aglonas novada pieņemti lēmumi tika izpildīti. Šodien mēs konstatējam, ka daudzi, tā skaita augusta pieņemti lēmumi, ja, par iepirkumu izsludināšanu ignorēti vai nav izpildīti. Kas jums vēl nav skaidrs, kā priekšsēdētāji, kā jums vajag rīkoties? Es zinu, kā man rīkoties. Vispaldies, es priecīgs, ka jums saprotat. Pieņem zināšanai pogas atskaiti, lūdzu. Par, pret Reščenko un Krimanku. Tā, nākošais jautājums ir par sociālajiem jautājumiem. Lūdzu, Ārija.